Tā. Ieliešu kafiju. Parunāšu par sviestu. Un šķīsteni. Ok. Vienu kafiju uztaisīju, tagad jau otro kafiju taist. Parunāšu par sviestu. Un te jau kādu labu laiku, 10. februārs, 2026. gads, pēc kādu mēnešu vai kad, paliks sviests divreiz lētāks. Un es uzreiz eksportu sviestu pirku, vienreiz nopirku foršs, otrreiz nopirku, tagad viņš pazūd, tas eksports sviests. Jo es, kad sviests bija dārgs sviests, jā, es mēģināju vienu sviestu, otru, un es zinu, ka eksports sviests vislabākais ir, normāls, un es pēc tam, lai būtu lētāk, gāju uz tirgu pirkt. Viņš maksā 12 eiro kilogramā. Tagad viņš maksā 9 eiro kilogramā. Es tagad nopirku sviestu, tas ir 2 eiro. Tas ir 200 gramu, jā. Jā, 200 gramu, 2 eiro. Tas ir 10 eiro kilogramā. Tas nav lēti. Arī puscēna. Tas ir ļoti dārgi, jā. Viņš man ir dzird sviests. Viņš bija, tagad viņš bišķi labāk. Bet tā viņš vēl, es vienu roku. Viņam vienu roku jāuzsmerē. Ar spēku. Visam tā, ka viņam vispār nevajag just, ka viņam tas iekš. Vienkārši vāks kaut kāds. Tas ir margarīns. Margarīns par ļoti augstu cenu. Es vienkārši tur atkal būs tirgu. Vienkārši, tirgu tagad 9 eiro. Varbūt būs aiziet, ja neparādīsies eksporta sviests. Viņš maksā arī 1,86 eiro. Sanāc arī 9 eiro kilogramā. Un, ja neparādīsies eksporta sviests, kas bija pārdošanā, tad būs jāiet atkal uz tirgu, iepirkt sviestu par 9 eiro.